Dieva žēlsirdības novenna. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. 8. diena. Šodien ved pie manis dvēseles, kuras atrodas šķīstītavas uguns ieslodzījumā, un iegremdē viņas manas žēlsirdības jūrā, lai manu asiņu straumes remdē viņu ciešanas. Šīs dvēseles man ir ļoti dārgas, viņas maksā Dieva taisnībai savu grēku parādus, bet tavā varā, kamēr tu dzīvo virs zemes, ir iespēja nest viņām palīdzību un veldzēt tās. Tādēļ ņem no baznīcas dārgumu krātuves visas atlaides un upurē tās par dvēselēm šķīstīšanas ugunī. Ak, kaut tu zinātu, cik ļoti cieš dvēseles šķīstīšanas ugunī, tad tu nemitīgi upurētu par viņām kaut nabaga dāvanu, lai maksātu viņu grēku parādus Dieva taisnībai. Sirds mīļais Jēzu, kurš ciet un piedod mums, neuzlūko mūsu grēkus, jo mēs paļaujamies uz tavu bezgalīgo labestību, un pieņem mūs tavas mīlestībā visaptverošās sirds mājoklī, un neļauj mums no tā nekad šķirties. Lūdzam tevi, tavas mīlestības dēļ, tu, kas esi vienībā ar Tēvu un Svēto garu. Mūžīgais Tēv, es upurēju tev, tava mīļā dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinis, dvēseli un dievišķību, kā pārlūgumu par mūsu un visas pasaules grēkiem. Uzlūko savā žēlsirdībā visu cilvēci, un īpaši nabaga grēciniekus, kuri ietverti mīlestības visaptverošā Jēzus sirdī, un Jēzus krusta ciešanu dēļ esi mums žēlsirdīgs, lai mēs slavētu tevi mūžu mūžos. Amen.